bišķiņu vējveids, bet viss ir līdz cerams. Paskatās, kas oranžais. Un neapstāšos es. Čau. Pag. Es jums parādīšu, kur mēs braucam, lai labāk saprastu šo visu. Šis 403 km garais ceļš bija mērojams no Ventspils. No Ventspils izbraucām apmēram 10:30 un pavadījām apmēram, es teiktu, 7 stundas ceļā, jo mēs vēl apstājāmies Valmierā un Rīgā, līdz nokļuvām līdz Vīlandai. Bet, tāds ir šis garais ceļš. Tā, 403 km, neko sev. Jā, filmēšu tas arī. Savā usual spot. Mēs bijām klāt, bet mums trūka kāds ļoti svarīgs cilvēks. Iekāpa Singa. Tieši tā, Singa. Es tev filmēju. Ceļš no šī brīža kļuva tikai labāks, priecīgāks, jautrāks. Viņa ir partienama. Tālāk mēs, redzam bērnus kaut ko kaujamies. Tad mēs jau bijām Valmierā, domāju, tas pēc dažām stundām. Un tad Valmierā mums bija apstāšanās punkts, kur mēs ieēdām Bastionu kafejnīcā. Un tūlīt redzēsim arī, ko mēs ēdām. Es kaut ko runāju. Un šeit bija tas pagājušo gadu notikums, kur mēs barojām vārnas ar frīkartupeļiem. Lūdzu, video. Jā, šogad mēs ēdām šādi. Es nezinu, ko vēl tur pateikt vairāk. Jā, un tālāk bija nedaudz strīdiņš. Filmēju vlogu. Čakus mūs apvaino. Stāstāt, kas notiek. Kas notiek? Hate my coach core. Viņa mani šausmīgi uzmeta, pievīla. Man sirds sāp jau veselu mēnesi. Es uzlabošos. Viss? Kā viņi izlabosies? Es to gribētu zināt. Es biju toši singu up for $1, guys. $0. Viss, meitenes. Skumības stīk. Oi! Tagad jau singu. Rīzes tas ir. reāli pa ģimeni. Es piekrītu. Šajā brīdī bija nereāls stāvs kalns, un šeit arī var dzirdēt kādu cilvēku komentāru. Es te pat uzskāpt nevarētu, kur vēl skriet. Kur mēs esam? Vīlandē! A.k.a. Jā, esam klāt, un es te ļoti veiksmīgi iekāpu peļķē šajā momentā, un es saslapināju visus savus botus, bet labi ir. Tālāk mēs gājām uz stadionu, jo tur bija jāpaņem numuriņi, par kur mēs samaksājām. Man bija jāsamaksā €30 par numuru un par saspraudēm, un, protams, beigās tur arī ūdeni dod. Es jau šeit skrienu, nezinu kādēļ. Tā izskatās stadions, jā. Yes. Oh, yeah. Yep. Yeah. And second letter is R. Yeah.
Pēc numuru saņemšanas mēs gājām uz mūsu mītni. Šeit es nofilmēju to, vienkārši cik numuriņi katram ir un kaut kādas, tur vienkārši bija runa par to, cik vietīgs numurs mums vajadzēja, jo mūsu mīļā viena draudzenīte, viņa ekspromptā bija šajā piedzīvojumā, un viņa pat nezināja, kur viņa gulēs šonakt. Nu jā, tā mēs nogājām pēc tam lejā atpakaļ, mēs gājām uz veikalu. Mēs devāmies uz vietējo veikalu, sākumā uz Rimi, pēc tam uz Selver, un beigās noskaidrojās, ka Selvers ir dārgākais veikals, kur var iepirkties tā kā priekš pārtikas. Veikalā cenas nebija tās pašas lētākās, bet mēs nopirkām tikai dažus uzkots vakariņām, un šeit var redzēt arī, kā ļoti ātri pacelties spārnos. Netālu pie veikala bija vienkārši izmest telefonu vāciņu. Un šis jūs sagaida nākamajā video. Skrējienu. I'm not excited, dog. Kāds sajūtas par skrējienu? Mašīni. Es nebiju ies. I like running.